5 padomi, kā sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Sākt veidot uzkrājumus nekad nav par vēlu. Un tam nav jāgaida īpašs notikums, un tam nav nepieciešama liela piepūle, vai arī lieli ienākumi. No sākuma pamēģini izveidot savu ienākumu un izdevumu bilanci ar finanšu aplikācijas palīdzību. 2. Uzkrāj zināmiem tēriņiem. Kad esi saņēmis savus ikmēneša ienākumus, atliec daļu no tiem. Šos naudas līdzekļus tu varēsi veltīt saviem obligātajiem tēriņiem. 3. Naudas aizņemšanas vietā meklē alternatīvas. Sākot dzīvot pastāvīgi, nepieciešamas daudz un dažādas mājsaimniecības preces. Tomēr ir ļoti svarīgi novērtēt, cik daudz naudas mēnesī tu varēsi veltīt tavas dzīves telpas uzlabošanai. 4. ieteikums. Pārdot pirms pēc jaunu. Tev vajag jaunu apģērbu, apavus vai citas lietas? Vispirms apdomā, vai tu nevari pārdot arī vecās lietas. Sāc ar nelielām summām, lai veidotu iekrājumus. Un nē, nav vajadzīgi miljoni, lai sāktu krāt naudu. Kad esi iemācījies pārvaldīt savas finanses, atceries par ieguldīšanu un neatliec to uz vēlāku laiku.